Labdien, cienījamie kolēģi! Attālināti un arī šeit gastrocentra konferenču zālē. Prieks jūs visus satikt, gan attālināti, gan tiešaistē. Un šodien mēs vēlamies Gastrotech komandas vārdā jūs iepazīstināt ar darba etapu, ko esam paveikuši. Gribam pateikt jums paldies par atsaucību, par izpratni, par laiku, ko jūs veltījāt šim projektam un veltīsiet ļoti ceram arī turpmāk. Esam ļoti priecīgi, ka mums ir iespēja ar jums sadarboties un izmēģināt šo mūsu risinājumu praktiskajā darbā, novērtēt viņu, sniegt savus ieteikumus. Un tas ir faktiski viens no šī projekta lielākajiem iegūmiem, ka papildus priekšrocībām, ko cerams realizējot šo projektu dzīvē, mēs visi iegūsim ikdienas darbā ar pacientiem. Papildus ieguvums ir tas, ka mums ir iespēja profesionālā līmenī komunicēt, izmantot jūsu pieredzi, apmainīties ar idejām. Un tas medicīnā ir viss jaukākais, ka kopīgi mēs varam risināt šādus jautājumus. Lūk, bet šīs dienas programma ir diezgan saspringta. Mēs centīsimies precīzi iekļauties laikā. Es atļaušos sākt ar īsu ievadu. Es esmu Ivars Tolmanis, un man ir tas gods būt šajā komandā, kas darbojas Gastrotech. Jūs iepazīsieties ar vairākiem mūsu komandas locekļiem un kolēģiem, kas ir ieguldījuši lielu darbu šī projekta tapšanā un arī turpinās to darīt. Bet galvenais, ko es gribētu pateikt pašā sākumā, kāpēc šis projekts radās un kāpēc mēs vispār izlēmām ķerties klāt šim risinājumam, ir mums visiem zināmā problēma, ka laika mums paliek arvien mazāk, resursu visticamākais nepaliks vairāk, bet visi mēs vēlamies palīdzēt pacientiem un veikt savu darbu kvalitatīvi un ātri. Tad Gastrotech ir projekts un programma, kurā mēs vēlamies piedāvāt praktiskus risinājumus, kas veicinātu gan informācijas apmaiņu profesionāļu vidū, informācijas apmaiņu starp pacientu un ārstu, un arī ļaut efektīvāk izlemt, ko darīt konkrētajā situācijā. Un mēs esam koncentrējušies uz gastroenteroloģiju, un šajā projekta sadaļā tieši uz gastrointestālo endoskopiju, jo nevienam no jums nav noslēpums, ka rinda uz valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem ir gara, īpaši endoskopijā, tā nereti sasniedz pusgadu un pat ilgāku laiku. Vienlaikus statistikas rādītāji par ielaistām patoloģijām nav iepriecinoši gandrīz nevienā jomā un gastroenteroloģijā, jo īpaši, tā skaitā kuņģa un zarnu vēža gadījumā. Vienlaikus mūsu pieredze liecina, ka liela daļa līdz pat 30% nosūtījumu, ko mēs redzam, ir diskutabli, un diskutabli gan par viņu nepieciešamību, gan par laiku, kurā tas ir veikts, nevienu šeit nevainojot un neuzveļot atbildību nevienam, bet kā fakts tas ir ļoti svarīgs, jo pārvēršot šos procentus naudas izteiksmē, mēs aptuveni aprēķinājām, ka valsts ik gadu pazaudē 5–7 miljonu eiro tikai un vienīgi gremošanas sistēmas endoskopiju, iespējams nepamatot nosūtījumu dēļ, pareizinot to ar veselu virkni citu saistīto izdevumu, mēs iegūstam diezgan lielu naudas summu. Un tādējādi mūsu priekšlikums un arī izaicinājums vienlaicīgi ir rast risinājumu, ko mēs varētu darīt lietas labā, lai veicinātu to, ka indivīds nokļūst uz valsts apmaksātu gremošanas sistēmas endoskopiju saulaicīgi, pamatoti un vienlaikus saņemtu šo procedūru kvalitatīvi.
Lūk, un tāpēc tālākajās šīs dienas prezentācijās jūs dzirdēsiet mūsu brīnišķīgo kolēģu jau detalizētu ziņojumus, skaidrojumus un piemērus, kā mēs to esam centušies realizēt. Un vēlreiz paldies jums par jūsu iesaistīšanos, jo jūsu atbalsts, jūsu refleksijas un galvenais jūsu apmierinātība šī projekta visās realizēšanas stadijās ir lielākā dāvana mums. Mēs ļoti ceram, ka mēs būsim paveikuši to, ko jūs atzīsiet par noderīgu esam praktiskajā darbā. Un tagad es došu vārdu doktorei Olgai, kur pastāstīs par savu tēmu. Jā, paldies! Labdien, kolēģi! Mani sauc Olga Sjomina, esmu gastroenterologs un izlaidīsim vienu slaidu, bet nekas. Tūlīt pastāstīšu īsi un kodolīgi par mūsu projekta klinisko nozīmi un medicīniskiem pamatprincipiem. Kāpēc vispār mēs to darām? Paldies doktoram Ivaram Tolmanim, viņš izstāstīja ļoti precīzi, kāpēc mēs to darām. Un mēs izveidojam tādu digitālo rīku ģimenes ārstiem, šeit minēs gastroenterologiem, bet arī citiem speciālistiem, onkologiem, ķirurgiem, visiem, kas strādā ar pacientiem ar gremošanas sistēmas slimībām. Un rīka saturs ir balstīts uz starptautiskām un vietējām kliniskām vadlīnijām. Tad tas nozīmē, ka mēs neko jaunu neizdomājam. Mēs mēģinām adaptēt to, kas jau ir akceptēts un uz pieredzi balstīts. Mūsu mērķis ir precīza indikāciju noteikšana endoskopijam, pacientu kategorizēšana, lai saprastu, cik ātri konkrētam pacientam ir nepieciešama endoskopija diagnostikas nolūkos, kā arī kontroles izmeklējumi, ja kaut kādas slimības vai patoloģijas jau bija atklātas pirms tam. Kā es jau minēju, mēs pētījam vairākas vadlīnijas, gan Eiropas, gan ASV, gan Austrālijas akceptētas vadlīnijas un mēģinājam adaptēt tās mūsu standartiem. Mūsu prioritāras jomas ir sarkana karoga simptomi, kā arī tādas saslimšanas kā resnas un taisnas zarnas, ļaundabīgs audzējs, polīpi, kuņģa ļaundabīgs audzējs, priekšvēzas stāvokļi, iekaisīgas zarnu slimības, Bareta barības vads, iedzimtas mutācijas un dažas citas biežāk sastopāmas patoloģijas, tādas kā peptiskas čūlas, ezofagīts, zemļotādas veidojumi un citi procesi. Kāpēc mēs izvēlējāmies šādas jomas? Jā, skaidrs, ka gastroenterologs, kurš visu laiku strādā ar šādām patoloģijām, orientējas, indikācijas, bieži vien saprot un atceras, cik ātri jāsūta pacientu uz izmeklējumu, bet citu specialitāšu ārsti nevar sekot. Protams, daži var, bet nevienmēr ir laiks sekot līdzi absolūti visam jaunajam vadlīnijam un atcerēties visas indikācijas un visus novērošanas intervālus. Tāpēc mēs gribam izveidot tādu rīku, kurš saturas visus datus, kuri ir nepieciešami, lai izveidotu pareizu, savlaicīgu nosūtījumu uz izmeklējumu. Un tas automatiski veidotais nosūtījums būs gan uz endoskopiju vadlīniju balstīts, gan arī automatiski veidots. Tas nozīmē, ka jums nevajadzēs tērēt savu laiku, lai rakstītu tekstā, kāpēc jūs gribat nosūtīt pacientu uz šādu izmeklējumu. Un tad mišķiņ sīkāk pastāstīšu par katram prioritāram sadaļām. Pirmā ir sarkana karoga simptomu analīze, jeb simptomatisku pacientu nosūtījums uz endoskopiskiem izmeklējumiem. Tātad sarkanie karogi ir kaut kādas konkrētas indikācijas veikt endoskopiju, kā piemērs ir disfāgija. Tad jūs visi droši vien ziniet, ka ja pacientam ir neskaidra jauna disfāgija, ja rišanas traucējumi, šo pacientu būtu jāsūta uz augšējo endoskopiju. Tad šajā gadījumā, ja pacients vai pacients ar jūsu palīdzību atzīmēs šo simptomu, izveidosies nosūtījums uz augšējo endoskopiju.
Citi piemēri ir neskaidrojums svara zūdums, asiņošana, anemija ar nezināmu izcelsmi un vairāki citi simptomi. Un atkarību no tā, kādi simptomi tika atzīmēti, kā arī no citiem kritērijiem, piemēram, pacienta dzimuma, vecuma un citam lietām, mēs varētu kategorizēt pacientus uz augšēju vai apakšēju vai abām endoskopijām un izvēlēties, cik ātri tam būs nepieciešams izmeklējums. Konkrēti sarkano kārogu simptomu ziņā mums ir 5 kategorijas, vai nu zaļais koridors, vai 30 dienu laika, 60 dienu laika, pusgada laika, un ir arī tāda kategorija, kad mēs saprotam, ka atbilstoši vadlīnijām šeit izmeklējums nav indicēts, jo tādu pacientu, diemžēl, ir arī ļoti daudz, kas atnāk bez pareizas indikācijas. Konkrēts piemērs. Pacients ir ar dispepsiju, kaut kādu simptomu no dispepsijas grupas, un mēs zinām, ka kādreiz viņam jau kuņģi ir atklāta displāzija. Tad šajā gadījumā, ja viņš vai ģimenes ārsts vai kāds cits speciālists atzīmē šādu simptomus, mums izveidojas nosūtījums uz augšu endoskopiju 30 dienu laikā. Tātad pacients, kā mēs identificējam šādus simptomus un parametrus, pacients vai ģimenes ārsts vai cits speciālists gastroenterologs vizītes laikā aizpildīs vienkāršu, diezgan primitīvu ankētu. Gribu pieminēt, ka daži ārsti jau testē ankētu, viņa būs pilnveidota un vienkāršota, tā būs bišķiņ īsākā un draudzīgākā lietotājiem. Un ankēta saturēs vecumu, dzimumu, sūdzības, slimību, ģimenes anamnēzi, pamata analīzes. Un algoritms varēs kombinēt visas atbildes un izveidos nosūtījumu uz endoskopiju. Un šeit es bišķiņ pastāstīšu par tālākiem plāniem, pie kādiem mēs jau tagad strādājam. Ne tikai sarkano kārogu simptomu pacienti tiks sūtīti uz izmeklējumu, kā es jau minēju agrāk, ja pacientam kādreiz jau bija veikta endoskopija un bija konstatēta kaut kāda patoloģija, teiksim, polips. Mēs gribētu sūtīt pacientu uz kontroli, bet nevienmēr mēs atceramies, cik ātri tas jāizdara. Tad šis modulis palīdzēs ģimenes ārstiem un citiem speciālistiem labāk orientēties un ātrāk, pareizāk nosūtīt pacientu pareizajā laikā uz kontroles endoskopiju. Kā kliniskais piemērs - resna zarnas ļaundabīgas audzējas anamnēze. Tad kliniska situācija mēs zinām, ka piemēram, ir konkrēts pacients, viņam ir bijis konstatēts audzējs, ir veikta operācija, mēs zinām operācijas datumu, un mēs zinām, ka tieši pirms operācijas endoskopija netika veikta, jo, piemēram, tas veidojums bija tik liels, ka mēs nevarējām tikt līdz resnas zarnas proksimālajam segmentam, tad kolonoskopija nebija pilnvērtīga. Vadlīnijas rekomendē, ka pēc operācijas 3 mēnešu laika pacientam jānāk uz pilnu kolonoskopiju. Tātad šeit ģenerēsies nosūtījums, un pacients stāvēs rinda 3 mēnešu laikā pēc operācijas uz apakšējo endoskopiju. Vēl viens piemērs - kuņģa ļaundabīgs audzējs. Un pacientam, piemēram, ir veikta daļēja gastrektomija. Šeit, piemēram, mēs paņemam kaut kādu asimptomatisko pacientu, tad tas, protams, ja pacientam šobrīd ir sūdzības un asiņošana, mēs negaidīsim 6, 12 un 24 mēnešus, viņš ies pa sarkano kārogu ankētu, bet pieņemsim, ka šeit ir asimptomatisks pacients, un ievadot gastrektomijas datumu, mēs jau varam prognozēt, kad viņam ir paredzētas 6 kontroles endoskopijas, un pacientam būs atgādinājums, ka viņam jānāk uz kontroli. Ne tikai pacientam, bet arī ģimenes ārstam. Vēl viena situācija ir kuņģa pirmsvēžu stāvokļi, ar ko mēs sastopamies ļoti bieži un ar ko pacientam visbiežāk rodas problēmas un pārpratumi. Un no manas pieredzes tā ir viena no biežākām situācijām, kad pacients nāk uz kontroli bez īstas indikācijas. Un, kā piemēram, šeit paņemu to biežāku situāciju, ja pacientam paņemtas biopsijas pēc standarta no kuņģa daļām,
Un histoloģiskai atbildē viņam stāv atrofija 2+ antrālajā kuņģa daļā. Pacientam liekas, ka viņam jau drīzumā attīstīsies ļaundabīgs process, un viņš grib katru gadu nākt uz kontroli un katru reizi ņemt biopsijas. Tas izmaksā ļoti lielu naudas summu, bet pēc visam vadlīnijām, arī pēc jaunākajām vadlīnijām, kas tikko tika publicētas, tas ir MAPS 3 kritērija, kontroles endoskopija šeit nav nepieciešama. Ar nosūtījumu, ka visas biopsijas bija paņemtas pareizi no visiem segmentiem, un mēs zinām, ka korpusa daļas tas atrofijas netika konstatētas. Protams, ja biopsija ir paņemta no viena gabala, mēs nevaram domāt, ka tā ir pilnvērtīga. Vēl viena situācija pūlīpi, kaut kādas, piemēram, adenoma noņemta viena gabala, un viss izskatās ļoti labi. Vai ir kaut kāda displāzija, tad kontrole pēc 3 gadiem. Ja polips bija liels, noņemts pa daļām, tad kontrole ir nepieciešama pēc 3 mēnešiem. Var saprast, ka visas šīs situācijas turēt galvā ne gastroenterologam ir diezgan sarežģīti. Kā mēs iegūstam šo informāciju? Pacients nevienmēr varēs pareizi aizpildīt ankētu par to, cik milimetru liels bija polips, un viņš noņemts pa daļām vai ne pa daļām un tā tālāk. Un šeit mēs arī strādājam pie digitāla protokola gastroteha projekta ietvaros, kad endoskopijas laikā mēs dokumentējam visas atradnes un visas manipulācijas, kā un ko mēs darām ar konkrētu atradni. Dati arī tiek digitalizēti un automātiski pēc izmeklējuma, piemēram, es pabeidzu endoskopiju, un es uzreiz varu veidot nosūtījumu uz nākamo kontroli. Piemēram, pēc 3 mēnešiem, ja es gribu pārbaudīt, vai viss ir kārtībā. Tas īsumā būtu viss par klinisko nozīmi. Un došu vārdu manam kolēģim Mārcim Kozulim Dziļumam. Sveiki! Esmu Mārcis Kozuls Dziļums, Gastroteka projekta ietvaros veicu izstrādes vadības pienākumus. Un tad mazliet pastāstīšu īsumā par platformas izveidas pamatprincipiem, uz kuriem mēs balstamies, ko mēs vēlamies tajā visā realizēt. Papildinot jau kolēģi, kas teikto. Tad viena no lietām, ko noteikti vēlos ieskicēt, ir tas, ka viens no tiem pamatprincipiem, uz kuriem balstamies, ir nodrošināt pacientu veselības kartiņas un vadlīniju aprēķina cikliskumu nodrošināšanu. Tas nozīmē, ka mēs nevienā posmā, kur pacients tiek iesaistīts platformas izmantošanā, viņu neaizmirstam. Un, praktiski varam sākt gandrīz jebkurā posmā, bet tehniski tas viss iet cikliski, sākot ar to, ka pacientam ir kādas sūdzības vai bāžas par savu veselības stāvokli, kur viņš inicializē to visu, aizpildot par sevi veselības novērtējumu. Un šī informācija tālāk jau nonāk pie ģimenes ārsta, kurš jau rekomendāciju veidā, ko platformā tam piedāvā, var izvērtēt to, vai pacientam ir nepieciešams kāds papildus izmeklējumi vai procedūras vai nav. Ja ir, tad ir iespējams ar platformas ietvaros izveidot nosūtījumu uz šo procedūru un arī ievērojot to, ka mēs pacientu vēlamies noturēt vienā ekosistēmā, lai viņš nepazaudē to, kad ir jādodas kaut kur citur meklēt pamatinformāciju, tad ļaujam viņam arī veikt pieteikumu jau uz iestādēm, kurās ir iespējams šo procedūru veikt. Iestādes platformas ietvaros spēja šo pieteikumu apstrādāt, sazināties ar pacientu, nodrošinot šo kopējo komunikācijas plūsmu. Un tālāk, ja pacients nonāk medicīnas iestādē, kur viņam tiek veikta šī procedūra, kas ir nepieciešama, un papildināt arī veselības kartiņu ar datiem, kas jau ir pielasīti klāt, balstoties uz procedūras slēdzienu veikšanas momentu un tam līdzīgi. Kas jau tālāk jau spēja nodrošināt to, ka palielinoties datu apjomam par šo pacientu, mēs varam sniegt jau rekomendācijas tālākiem izmeklējumiem, ja tas ir nepieciešams. Un šādā veidā noturot to, ka pacients
vienmēr atrodas un iegūst pēc iespējas ātrāk to, kas viņam būtu nepieciešams. Un jau pēc procedūras netiek aizmirsts, pat ja viņam varbūt būtu nepieciešams tuvākajā laikā vai ilgākā laikā veikt kādus tālākos izmeklējumus. Neraugoties uz to, ka mēs to visu mēģinam likt globāli un vienot vienā platformā, tad platformas pašu uzbūvi cenšamies turēt pēc iespējas modulāru, balstoties uz to, ka katram no pamatlietotājiem ir sava individuāli pielāgota darba vieta, jeb darba vide, un tādā veidā nodalot savā ziņā šīs funkcionālās plūsmas, nesniedzot lietotājiem varbūt pārāk daudz informāciju par to, kas viņiem nav būtiski, un izceļot to, kas viņiem ir svarīgi, lai veiktu turpmākos soļus savās veselības stāvokļa uzturēšanai pozitīvi. Ja no moduļiem, tad būtiskākais, ko laikam tad varētu izcelt, tā ir tā saucamā mūsu publiskā daļa, kur darbojās gan pacients, gan ģimenes ārsts. Katram ir sava nodalīta darba vieta, kur pacientam tad attiecīgi ir iespējams vienmēr papildināt savas veselības kartiņas datus ar kādām jaunām sūdzībām, problēmām, bažām, sakot līdzi saviem pierakstiem, nosūtījumiem, ko ir veidojuši ģimenes ārsti un medicīnas iestādes, redzēt jau rekomendācijas sākotnējās no sistēmas par to, vai viņam būtu nepieciešams vērsties pie ģimenes ārsta, pie papildus konsultācijas, vai balstoties uz šiem esošajām veselības stāvoklī, visticamāk, kas ir kārtībā. Un arī ģimenes ārsts. Viss, ko redz pacients, to redz arī ģimenes ārsts. Ģimenes ārsts par to tiek informēts. Viņam ir iespēja attiecīgi izskatīt visus datus, ko pacients ir iesniedzis, vai korekcijas balstoties uz viņa, balstoties uz to, ko ārsts zina, varbūt vairāk par to, ko pacients varbūt par sevi dažos brīžos nezina. Veidot jau nosūtījumu tajā pašā platformā, jau balstoties uz rekomendācijām, kurā tad aizpildam laukus tādā veidā, lai ģimenes ārstam būtu pēc iespējas mazāk nepieciešams norādīt informāciju, tajā pašā laikā jau pie procedūras veikšanas ārstam speciālistam būtu iespējams iegūt pēc iespējas vairāk šo informāciju kvalitatīvas procedūras nodrošināšanai. Jā, ārsta speciālists darbvieta, kā jau minēju, tad attiecīgi arī datu uzlasīšanai un šī veselības stāvokļa noturēšanai, tad nodrošinām to, ka arī ārsta speciālista slēdzienā variantā iegūtie dati papildina pacienta veselības profilu, kas tālāk ļauj palīdzēt iegūt kvalitatīvākas rekomendācijas tālākajai ārstēšanai, ja tās ir nepieciešamas. Vadlīniju modulis, ko jau Olga ieskicēja no funkcionālā viedokļa, kur tad mēs attiecīgi nodrošinām klīnisko vadlīniju pārvaldību, uzturēšanu tādā tehniskā veidā. Ja kaut kas pamainās, nepieciešams pievienot kaut ko jaunu, kaut ko noņemt nost, tad šeit to ir ērti darīt, to visu papildinot un praktiski uzreiz jau sāk darboties un nav jāgaida kaut kādas papildus dokumentācijas vai kas tam līdzīgs, lai šos rekomendācijas un slēdzienus izdarītu. Jā, arī medicīnas iestādēm pašām, pierakstu pārvaldībai. Ja pacients piesakās uz medicīnas iestādi, tad viss šī pārvaldība notiek platformas ietvaros, kur tā komunikācija starp iestādi un pacientu veiksmīgi notikties kopistiski. Jā, tas ir viss, ko es vēlējos arī pastāstīt, un tad došu vārdu Diānai, kas lai parādīs sīkāk to, kas mums šobrīd jau ir publiski pieejams. Sveiki, mani sauc Diāna. Es esmu biznesa analītiķis šajā projektā. Kopumā es strādāju ar mūsu ārstiem ekspertiem un ar izstrādes komandu, lai radītu šo funkcionalitāti, ko mēs implementējam platformā un spētu viņu adaptēt gan medicīnas iestādes, gan ārstu vajadzībām. Šajā reizē es pastāstīšu par mūsu šī brīža funkcionalitāti. Tas ir šis te
ārsta palīgs, kas palīdz novērtēt pacienta veselības stāvokli un nepieciešamību pēc endoskopijas. Kā jau mani iepriekšējie kolēģi stāstīja, tātad mūsu platformā šobrīd ir nosacīti 2 daļas. Viena ir pacienta daļa un otra ir ārsta daļa. Šobrīd es pastāstīšu par to, kā izskatās pacienta daļa, un pēc tam mēs pāriesim uz ārsta daļu. Pacients šajā platformā, tāpat kā pagaidām arī ārsts, autentificējās ar Smart ID. Es šobrīd autentificēšos sistēmā. Un pēc veiksmīgas autentifikācijas, vienu momentu. Pēc veiksmīgas autentifikācijas pacients tiek ielaists savā profilā, kurā viņam ir pieejamas vairākas sadaļas. Tātad anketa sadaļa, kas ir veids, kā mēs uzlasam šo te pacienta veselības un sajūtas. Un uz tā pamata mēs spējam veikt arī izvērtējumu. Tad pacientam ir iespēja apskatīties pierakstu. Šī sadaļa mācīs viņu ieskicēja, bet šobrīd viņa nebūs aktīva. Un tad ir sadaļa par nosūtījumiem, kur pacientam būs iespējams redzēt sev izrakstītos nosūtījumus, termiņus un statusus. Un pēdējā sadaļa ir pacienta profils, kuru mēs, tiklīdz pacients ir jauns sistēmā un viņš ir veiksmīgi autentificējies, mēs lūdzam aizpildīt visus platformai nepieciešamos laukus, vārdus, uzvārdus, personas kodus. Vārds, uzvārds, personas kods nebūtu tik svarīgi, bet komunikācijas kanāls un kontakta informāciju. Kā arī lūdzam izvēlēties no saraksta mums viņa ārstējošos ārstus. Pieņemsim, es šobrīd testa nolūkos piesaistīšu sevi kā arī ārstu. Bet, principā, šeit būtu iespēja ātri un ērti mainīt šo te ārsta informāciju, kas dos, principā, ārstam iespēju ielogojoties savā profilā, ieraudzīt šo te pacienta aizpildītās anketas un papildus informāciju. Tajā brīdī, kad man ir saglabāta profila informācija, es varu uzsākt anketas aizpildīšanu. Anketas aizpildīšana notiek no sākuma lapas. Šeit jau ir skaidri redzams, uz kurieni ir jāspiež, lai sāktu aizpildīšanu. Sākotnēji ir informācija par datu ievadu, par datu aizsardzību, par šīs platformas lietošanas noteikumiem un konfidencialitāti. Tālāk mums ir iespēja izvēlēties vairākus aizpildīšanas veidus, vai mēs vēlamies aizpildīt anketu sev, vai vēlamies aizpildīt kādam citam, vai arī bērnam. Šī brīža projektā mums nav paredzēts informāciju aizpildīt par bērnu. Priekš tā mums ir sadarbības partneris Spēkus, kura portālos šī informācija tiek uzlasīta un ir vairāk paredzēta tieši bērnu izvērtēšanai. Es aizpildīšu šobrīd anketu pati sev. Tātad, kas man ir jānorāda, ir dzimums, vecums un jānorāda vispārēji informācija par pašsajūtu, par šobrīd veidojumiem dobumā, par anamnēzi, par aktuālajiem veselības traucējumiem. Pieņemsim par svara zudumu. Es atzīmēšu, ka šobrīd man nav svara zudums, bet ir pieņemsim traucējošas satraugus,
izteikta pilnuma sajūta pēc ēšanas. Šeit mums ir iespēja izvēlēties vairākus variantus, gan izvēlēties vienu, gan izvēlēties vairākus un iet tālāk uz priekšu. Jautājumi ir pakārtoti iepriekš aizpildītajiem jautājumiem, lai viņi veidotu secīgu ķēdīti, un pacientam netiktu uzdoti pilnīgi visi jautājumi, bet tieši saistīti ar iepriekš veiktajām atbildēm. Atbildēšu arī jautājumus par augšējo un apakšējo gremošanas sistēmas problēmām. Tad ir vispārēji jautājumi par gremošanas sistēmas slimībām, par iepriekš veiktajām endoskopijām. Atzīmēšu, ka iepriekš ir bijusi veikta endoskopija pirms gada, un nekas šajā endoskopijā netika atrasts. Tālāk ir visiem pacientiem uzdots jautājums arī par analīzēm. Atzīmēšu, kad ir pazemināts hemoglobīns un analīzes es veicu pēdējo 3 mēnešu laikā. Un šajās analīzēs bija, pieņemsim, zem 100, rādītājs zem 100. Fēču analīzes nav veiktas, helikobakterijas tests nav veikts. Un ārsts ir nozīmējis veselīgu dzīvesveidu iepriekš. Un kāda papildus ārstēšana ar medikamentiem nav veikta. Balstoties uz visiem ievadītajiem parametriem, sistēma tātad ir aprēķinājusi 10 dienu laikā ir nepieciešams veikt augšējo un apakšējo endoskopiju. Tātad ir redzams, ka ir bijušas gan sūdzības, gan ir bijuši izmeklējumi, un balstoties uz šo informāciju, tad ir jāveic tālākie soļi. Nākamās opcijas, kas man ir iespēja, es varu šo te anketu neiesniegt savam ģimenes ārstam, vai arī tomēr pārunāt šo te rezultātu un ļaut ārstam piekļūt šai te anketai. Tad ir redzama šī te anketa parādās sarakstā, ir redzams rezultāts, ir redzams, ka anketa ir pilnībā aizpildīta un ārsts viņu varēs redzēt. Pārliecināšos, ka tas tiešām sev piesaistīja. Es izlūkošos šobrīd un parādīšu, kāds izskatās ārsta profils brīdī, kad viņam ir nepieciešams paskatīties šo te aizpildīto anketu. Uz doto brīdi ārstam autorizācija arī notiek ar Smart ID, bet turpmākos soļos mēs noteikti piesaistīsim e-veselības autentifikāciju, lai viennozīmīgi ārsts varētu autorizēties visās nepieciešamajās sistēmās. Šādi izskatās ārsta profils. Ārstam ir visi pacienti piesaistīti šajā sadaļā mans profils. Man kā ārstam kreisajā pusē ir redzami visi mani piesaistītie pacienti. Un es varu vai nu sameklēt kādu pacientu, vai arī vienkārši izvēlēties no saraksta. Šeit ir gan būšu pieejama gan es ar tikko aizpildīto anketu, gan arī jebkurš cits pacients, kurš man ir piesaistījis kā ārstu un arī ir aizpildījis anketu.
Tad es izvēlēšos šo te pēdējo aizpildīto anketu. Ārstam šī te anketa ir apskatāma koncentrētā, īsākā, medicīniski saprotamākā veidā nekā pacientiem, jo pacientiem šo te anketas aizpildi mēs mēģinājām veidot pēc iespējas vienkāršāku, ne mediķim saprotamāku. Savukārt ārstiem mēs mēģinām vairāk operēt ar medicīniskiem terminiem, lai tas būtu ātrāk un vieglāk un ērtāk aizpildāms. Visa anketa ir sadalīta vairākos grupējumos. Principā visi atbildžu jautājumi ir šeit redzami zem katra grupējuma. Gan vispārējie simptomi, gan augšējie, apakšējais gremošanas trakta sūdzības, gan diagnozes, gan endoskopijas vēsture, gan laboratorijas vai nozīmētie rezultāti. Ārstam ir iespējams redzēt pacienta aizpildītās atbildes, un ja viņš tomēr nepiekrīt vai redz, kad ir kāda informācija izlaista, bet ir nepieciešams papildināt, tad viņam ir iespēja ieķiksēt attiecīgo atbildi. Pieņemsim, es kā ārsts atzīmēju, ka pacients ir neatzīmējis, ka viņam ir arī zemes feritīns, un norādu šos te rādītājus. Tajā brīdī, kad es kā ārsts izeju cauri visiem anketas atbildēm un saprotu, ka šīs atbildes visas ir verificētas, es nospiežu apstiprināt, un man tiek pārēķināts šīs te vadlīnijas. Šajā gadījumā vadlīnija saka tieši to pašu, ka ir nepieciešama rekomendācija 10 dienu laikā. Un apakšā mēs arī parādām šos te iemeslus, kāpēc ir nepieciešama endoskopija veikt. Ārstam uzreiz ir iespēja veidot jaunu nosūtījumu vai vienkārši aizvērt šo anketas sadaļu bez nosūtījuma veidošanas. Es uz doto brīdi aizvēršu ciet. Vēl viena lieta, ko man gribētos parādīt, ir situācija, kad pie ārsta pacients ir atnācis jau uz konsultāciju, un ārstam būtu nepieciešams šo te pacientu izvērtēt uz vietas un aizpildīt, pieņemsim, pacienta vietā anketu. Lai to es varētu izdarīt, man ir nepieciešams iziet no sava profila, autentificēties kā pacientam, lai es varētu aizpildīt anketu pacienta vietā. To es varu izdarīt atkal no šīs sākuma lapas, aizpildot šo te informāciju un izvēloties, kad anketu es pildīšu kādam citam. Ievadīsim, es ievadu savu izvēlēto personu. Ievadu personas kodu. Iesaistu šo te ārstu, lai ārstam šī te anketa būtu redzama. Un aizpildu. Šobrīd es izvēlēšos anketu vienkārši aizpildīt ar to informāciju. Es pieņemu, ka pacientam nekādu lielu problēmu nav, bet es vēlētos viņu vienkārši izvērtēt. Ja pacientam nav nevienu sūdzību vai izmeklējumu vai diagnožu, tad principā ir arī
Rīgas arī pateiks, ka endoskopijas šādā gadījumā nav nepieciešamas. Un es iesniedzu šo te anketu. Tā kā es biju autentificējusies ar savu pacientu profilu, tad dotajā brīdī viņš man ir aizvedis uz šī profila anketu sadaļu. Un, ja es autorizējos kā ārsts, tad šī persona Aiva Liepiņa ir manu pacientu sarakstā. Es redzu pacienta anketu. Es varu apskatīt šīs te pacientes anketu un attiecīgi vai nu koreģēt, vai nu apstiprināt vienkārši anketu. Ja es redzu, ka, pieņemsim, es kā ārsts biju palaidus garām kādas nianses, tad no ārsta profilas varētu arī viņu papildināt. Kā redzams, pievienojot šīs sāpes vēderā, pacientam tiek rekomendēta apakšējā endoskopija 60 dienu laikā. Īsumā tas par šī brīža pieejamo funkcionalitāti būtu viss. Es aicinātu visus klātesošajos kādā brīdī pieslēgties šai platformai demo.gastrotech.lv un pamēģināt pašiem aizpildīt anketas, paskatīties, kā veidojās šis vērtējums, šīs rekomendācijas un, protams, tālāk jau, ja ir jautājumi vai neskaidrības, droši komunicēt ar Gastrotech komandu. Tas būtu par demo. Šobrīd atslēgšu demo. Mums ir... Jā, un es vēl gribēju pastāstīt, tas, ko es rādīju, bija šī brīža esošā funkcionalitāte, kur jūs droši varat iet un testēt, bet es gribētu arī iezīmēt funkcionalitāti, pie kuras mēs šobrīd strādājam, un strādājam tā, lai tuvākajā laikā varētu piegādāt jums un rādīt jau tā kā nākamās versijas šai platformai. Varbūt iezīmējot, kas būs pieejams šajā funkcionalitātē. Šajā brīdī demo, kā jau redzējāt, bija iespēja veidot arī nosūtījumus, bet es viņus jums nerādīju ar nolūku, jo dotajā brīdī šī nosūtījuma funkcionalitāte nav sasaistīta ar e-veselību. Mēs dotajā brīdī strādājam pie integrācijas, lai šis nosūtījuma veidošanas ceļš būtu ārtāks un vieglāks, un lai ārstiem, veidojot nosūtījumus, nebūtu jāveido nosūtījumi gan mūsu sistēmā, gan arī e-veselībā. Papildus mēs strādājam pie jaunām anketām, kuras jau bija iezīmējusi doktora Olga, kuras sauc par kontrolas anketām. Tātad pacientiem ar specifiskām diagnozēm, kā kolorektālais vēzis, kā kuņģa vēzis, kā iekaisīgo zarnu slimības, dažādas būs specifiskas un uz šīm diagnozēm tendētas anketas. Un līdz ar to arī tām rekomendācijas būs pielāgotas. Strādājam arī uz pierakstiem uz procedūrām. Tas būtu ātrs un ērts veids, kā gan pacientam, gan ārstam ļaut pieteikties uz procedūru ārstam pacientu vietā vai pašam pacientam platformas ietvaros. Uz doto brīdi pilotu projekta ietvaros šīs būs šaura loka medicīnas iestādes, kā gastrocentrs, kā Jēkabpils slimnīca, kurās mēs tad mēģināsim implementēt šo pieraksta procesu.
Un arī vienkāršota autorizēšanās, kā jau iepriekš minēju, pat ārstiem būs iespēja autorizēties ar e-veselību. Un te pašā laikā arī nebūs, lai aizpildītu anketu pacienta vietā, nebūs jāautorizējās kā pacientam un jāpilda sev. Viņš varēs to darīt ļoti viegli un ērti no sava ārsta profila. Nepieciešamības gadījumā mēs noteikti rīkosim jaunas interaktīvās sesijas, kur ārstiem būs iespēja izmēģināt, kur mēs pastāstīsim par pieejamo funkcionalitāti, jauno pieejamo funkcionalitāti un noteikti atbildēsim uz visiem jautājumiem. Vienīgā lieta, ko es uzreiz gribētu teikt, ka diemžēl šīs versijas krasi atšķirās un pēc šīs jaunās versijas iznākšanas mums būs pilnīgi tukša platforma un iepriekš uzkrātie dati vairs nebūs pieejami platformā. Tas būtu īsumā viss par platformas funkcionalitāti, un es tad došu vārdu mūsu kolēģei doktorei Lindai Mežmalei. Jā, sveiki, esmu doktore Linda Mežmale, tātad tādā, teiksim, kopsavilkumā par esošo situāciju. Tātad, ko mēs prasam no ģimenes doktoriem, tātad mēs gribētu iekļaut vismaz 40 simptomātiskus un asimptomātiskus pacientus šajā platformā, un tad attiecīgi tā testēšana būtu līdz 27.02. Respektīvi līdz nākamā gada februārim. Un mēs no savas puses tātad piedāvātu gan klīnisku atbalstu, gan arī tehnisku atbalstu, ja, teiksim, rodas kaut kādi jautājumi, kaut kādi sarežģījumi testējot šo platformu. Un es tieši tikko arī saņēmu no dažiem kolēģiem komentārus, un būtu ļoti vērtīgi, ja jūs mums šos komentārus arī, teiksim, sūtītu uzreiz uz e-pastu, lai mēs arī ar viņiem iepazītos un teiksim, pie turpmākās izstrādes arī veiktu uzlabojumus, ja, teiksim, ir kaut kādi uzlabojumi ir nepieciešami. Un, jā, varbūt kādam ir kādi jautājumi vai komentāri, varbūt kāds jau paspēja tagad patestēt platformu, tad mēs labprāt arī atbildētu uz jūsu jautājumiem. Var arī rakstīt čatā. Varbūt, ka mēs varam, kamēr kolēģi domā jautājumus, man viens jautājums no manas puses, vai ģimenes ārsts šobrīd var notestēt arī ģimenes ārsta funkcionalitāti, vai tad tas būtu tikai kā pacientam šobrīd pieejams? Šobrīd kā pacientam anketu sadaļu un to, kādas ir rekomendācijas. Vēlāk, kad ārsti piedalīsies šajā testēšanā kopā ar saviem pacientiem, tad noteikti visu ārsta profilu varēs testēt arī pirms testēšanas sākšanas. Par līgumslēgšanas procesu. Jā, jums uz e-pastiem, tad, kad mēs izsūtījām informāciju, tad bija arī atsūtīti līgumi, un tad attiecīgi lūgums iepazīties un arī tos līgumus parakstīt, ja piekrīti testēšanai, un tad atpakaļ mums tad atsūtīt, jā. Jā. Tas bija tas e-pasts, ko es jums tieši sūtīju, jā. Ja jautājumi nav, tad semināru noslēdzam. Varbūt Mārē vēl kādi komentāri? Es domāju, ka mēs aicinām kolēģus pieteikties uz feedback@gastrotech.lv. Tad uzrunāsim jūs atsevišķi par līgumu slēgšanu. To plānojam tuvākās nedēļas laikā. Un
un gaidīsim jūsu atgriezenisko saiti par redzēto. Un, ja šobrīd ir interese un kapacitāte notestēt prezentēto ģimenes ārsta sadaļu, tad droši vien feedback@gastrotech izrādiet savu vēlmi, un tad uzreiz nodrošināsim arī šo te piekļuvi, lai varat iepazīties ar funkcionalitāti, kas šodien rādīta. Jā, labi. Visiem paldies par uzmanību, tad gaidīsim ziņas.